Labdien, šajā svētdienā mēs turpinām mūsu studijas Malahijas grāmatā, pravietis Malahija, vecā derība, 3. nodaļa, no 6. līdz 12. pantam. Malahijas grāmata, 3. nodaļa, 6. līdz 12. pants. Atgriezieties nolādētā pagānu tauta un, man ir daudz punkts, pēc daudz punktu būtu, un Dievs Jahve atgriezīsies pie jums un jūs svētīs. Atgriezieties nolādētā pagānu tauta. Jo es esmu Jahve, jeb kungs nemainīgs, un jūs, Jēkaba dēli, vēl neesat pagalam. Kopš tēva dienām jūs novēršaties no maniem likumiem un neturat tos. Atgriezieties pie manis, un es atgriezīšos pie jums, saka pulku Jahve, jeb kungs. Vai cilvēks var aplaupīt Dievu, bet jūs aplaupāt mani? Jūs sakāt, kā tad mēs tevi esam aplaupījuši? Ar 10. tiesu un ziedojumiem. Ar lāsti jūs esat nolādēti. Bet mani jūs aplaupāt. Visa pagānu tauta. Nesiet visas 10. tiesas uz dārgu un krātuvu, lai manā namā ir ēdiens, tad pārbaudiet mani, saka pulku Jahve. Vai tad es jums neatvērtu debesu lokus? Vai nelietu pār jums svētību līdz būtu gana? Tad es atstādinātu no jums rijēju. Viņš vairs jums nepūstītu zemes augļus, vīns jums vairs nebūtu jāizgāž laukā, saka pulku Jahve. Visas tautas jūs teikt svētīgas esam, ja jūs būtu tīkama zeme, saka pulku Jahve. Tas ir Dieva vārds. Amen. Visvarenais Tēvs, mēs nākam arī tavā priekšā un klausāmies kādus bargus vārdus. Tu saki Dieva izredzētai tautai pirms pasaules sākuma, no kuriem ir jānāk mesijam, no kuras nāca Kristus Jēzus. Un mēs arī saprotam šodien, ka ne jau runa ir par 10. tiesu, bet ka 10. tiesa, jeb likuma pildīšana, parāda, kur cilvēku sirdis ir. Un Dievs Jahve teica, ka viņa izredzētā tauta kļūs par goju, par gojīm, par pagānu tautu. Un tāpēc viņš apsola, ja viņi atgriezīsies pie viņa, viņš viņus svētīs, lai arī mēs saprotam, kad mēs atgriežamies pie tevis ar visu savu sirdi un dvēseli, visu, kas mums ir, tad tu svēti mūsu pārpārēm. Āmen. Es nezinu, es ceru, ka jums bija šoks varbūt tās sākumā, ka jūs izlasījāt šausmīgos vārdus, nolādētā pagānu tauta. Par kuru tautu tas tā runāts? Skatieties, tā ir Izraels, tie ir Jēkaba dēli. No kurienes es to ņēmu 9. pantā, skatieties. Ar lāstu jūs esat nolādēti. Jūs esat nolādēti. Jums nekas neiet, jums nekas neies. Absolūta korupcija, absolūta sociālā nevienlīdzība, netaisnība, raža nav, nekā nav zem persiešu, vēlāk pēc zem grieķu varām un tam līdzīgi. Tālāk skatieties, tur ir 2 vārdi, kas mums ir pazuduši tulkojumā. Tur ir labi visa skaidrs, tas ir kol, bet tauta, šeit autors lieto vārdu goja, nevis am. Tulkojumā viens un tas pats.
Bet goji parasti lieto uz pagānu tautām. Izraels nav goja. Mēs esam gojīm, pagānu tautas. Goji, esat dzirdējuši arī. Ja? Mēs esam goji viņu ieskatā. Bet Izraels ir ama. Izraels ir viņu bērni. Un viņš saka, nē, jūs visi esat kā pagāni, kā nolādēti visi kā viens, kā nolādēta pagānu tauta. Jūs esat no manis aizgājuši, jūs pielūdzat svešus dievus, jūs pielūdzat elkus. Tas parādās ne tikai sadzīve, arī tādā veidā, kā jūs pildāt likumu un šajā gadījumā, kā jūs upurējat. Un jūs esat nolādēti. Atgriezieties, es atgriezīšos pie jums. Atgriezieties, es atgriezīšos pie jums. Un 6. pantā ir ārkārtīgi svarīgi vārdi. Jahve saka, ka viņš ir nemainīgs. Un jūs, Jēkab dēli, tomēr to neesat pa galam. Jums sen vajadzēja būt iznīcinātiem. Jums vajadzēja būt Babilonijā palikušiem, jums vajadzēja trimdā būt iznīcinātiem, jums vajadzēja būt iznīdētiem pēc tam, jūs neesat. Kāpēc? Viņš saka, es esmu nemainīgs. Tāpēc, ka glābējs, kas ir apsolīts 1. Mūzes grāmatā 3. nodaļā, vēlāk mēs redzējām, ka viņš nāks no Šemītiem, ja? Vēlāk nāks no Abrahāma, viņš vēlāk nāks no Jūdas cilts, ja? No Dāvida nama. Dievs ir suverēns, un viņš savu apsolījumu nemaina. Tas ir bez nosacījuma. Viņa apsolījums ir bez nosacījuma, kādā nozīmē viņš nemainīs savu apsolījumu, un viņš paglabā šī atlikuma dēļ arī vēl kādus cits, kas nav. Tāpēc jūs vēl neesat iznīdēti, ka es no jūsu vidus nāks glābējs. Tā es jūs iznīdētu un mirs. Kāpēc tiek pieminēts arī Jēkabs? Jēkabs pirms atcerieties, ka beig no savu brāļu. Viņš 1. Mūzes grāmatā 28. nodaļā no 20. panta līdz 22. zvērēja. Viņš teica, ja Jahve Dievs būs ar mani un sargās mani šajā ceļā, ko es eju, un dos man maizi, ko ēst, un drāns, ko vilkt, un es sveikā atgriezīšos savu tēvu namā, tad Jahve, jeb kungs, būs man par Dievu, ja es viņu pielūgšu kā Dievu. Es viņam pakļaušos kā Dievam, un šis akmens, ko es uzslēju par piemiņas stabu, būs Dieva nams. No visa, ko tu man dosi, 10. daļu es došu tev. Un tad, kad jau viņš atgriežas jau ar sievām, ar bērniem, pēc daudziem gadiem, ko viņš saka 3.5. nodaļā, celsimies savai ģimenei un iesim uz Bēteli, uz šo vietu, kur Bēteli tātad ir, un es uzcelšu altāru Dievam, kas man atbildēja nelaimes dienā, un bija ar man ceļā, ko es gāju, un viņš uzcēla tur altāru, nosauca to vietu par El-Bēteli, jo tur viņam bija atklājies Dievs, kad viņš bēga no sava brāļa. Taču līdzīgi kā kad Jēkab pēcnācēji atgriezās no trimdas, viņi atjaunoja altāri Jeruzālēmē, viņi izveidoja templi, tas bija mazāks. Ja jūs atceraties, Malahijas grāmata nebija Hagajas grāmata, un, ja nebūtos Ezerā arī, kad tauta raudāja, vien tā kā no prieka, bet tie, kas bija redzējuši veco templi, raudāja, jo viņš bija maziņš, mazāks. Lai gan Dievs apsolīja, ka viņš būs bagātāks, pilnīgāks, varenāks, jo to mēs saprotam ar to, ka pats Dievs atnāks, ar to viņš būs varenāks, šis otrais templis.
Bet atnākot atpakaļ, viņu uzvedība neizmainījās no tā, kuras dēļ viņi tika aizvest vispirms uz trimdu. Viņi palika tādi paši elku pielūdzēji, tādi paši likuma pārkāpēji, valdīja tāda pati netaisnība, Nehemija. Kad viņš divreiz atbrauca, viņš pirmoreiz atgriezās, kad viņš bija atcerieties, bija pie ķēniņa. Ķēniņš viņam saka, ka tāds noskumsies. Viņš bija vīnu devējs, jeb kausu vīrs, kas baudīja vīnu vai nav saindēts. Un tad, kad viņš nobauda vīnu, tad to kausu dod ķēniņam, jo ķēniņš tajā laikā bija modēja noindēt viņus. Ja? Un tagad viņš saka, ko tāds noskums? Viņš saka, kā lai es nebūtu noskums? Mana pilsēta ir drupās, templis ir drupās, tur, kur man tēva kapi. Viņš saka, labi, ko tev vajag? Un atcerieties, Nehemija tā, pirms griezās pie ķēniņa lūdza, jo viņš jau pateikt nepareizes vārdus, un Nehemija varbūt, kā saka, uzsprausts uz mietu. Tur jau tie jautājumi tik ātri risināt, kā jūs saprotat, vai ne? Kā saka, ātrā tiesa bija. Un viņš saka, ja tu atļautu aiziet un palīdzēt vēl ar naudu, vēl kompensētu, var sakot, iznāca tā, kad Persijas ķēniņš vēl aizsūtīja delegāciju ar naudu, ar visu un teica, palīdziet viņam tam līdzīgi. Tad, kad Nehemija atgriezās, viņš palīdzēja izveidot to cietoksni, savest kārtībā, siena mūrs un aizbrauc atpakaļ. Un tad, kad viņš otrais atgriezās, viņš skatījās, ka tempļa kalpošana atkal ir mitējusies. Kāpēc izrādās cilvēki nebija ziedojuši vispār? Un tad levīti gāja katrs uz savu lauku un strādāja. Viņi taču nevar strādāt, ja neziedo. Un Nehemija bija šausmīgi nikns. Un kā tad tā? Mēs sarunājam ar jums, kāpēc jūs domājat, ka Dievs jūs svētīs, ja jūs neupurējat. Un lūk, tāda situācija līdzīga arī šeit. Šis ieradums turpinās. Tātad tauta atgriezās un sirdī viņi bija elgdievi joprojām, kā viņi aizgāja. Un tas pasākums ir dārgs. Un viņi neredz nekādu lielu īpašu iemeslu ziedot. Tāpat laikā viņi nespēja redzēt, ka viņiem mazā raža ir tāpēc, ka viņi aizgājuši prom no kungu, nevis otrādi. Tas vēl liek viņiem vēl vairāk pieķerties klāt pie savu mazumiņu. Un Jahve saka, jūs jau ar ko jūs atšķiraties no citām tautām? Pastāstiet, ar ko jūs atšķiraties. Un tālāk no 7. līdz 9. pantam Jahve saka, atgriezieties pie Jahves, tad Jahve atgriezies pie jums ar svētībām. Kopš tēvu dienām jūs esat nomērsušies no maniem likumiem un neturat tos. Patiesībā Dievs atklāja, ka Izraels pašu sākumu bijis neusticīgs, neusticams, kašķīga, maza kašķīga tauta. Tikai tas jautājums, kāpēc viņi bija, Dievs bija izredzējis. Tas ir paradoks. Jau kā 5. mūzes grāmatā rakstīts, jūs ne ar ko nebijāt labāk par citiem, un jūs bijāt maza un kašķīgi, un tas bija viss. Ja? Atgriezieties pie manis, un es atgriezīšos pie jums, saka pulku Jahve. Vai cilvēks var aplaupīt Dievu, bet jūs aplaupāt mani. Jūs sakāt, kā tad mēs to esam aplaupījuši ar 10. tiesu un ziedojumiem. Ar lāstu jūs esat nolādēti, bet mani jūs aplaupāt visa hagoji. Ha, noteiktais artikls, angliski būtu zegoji, pagāna tauta. Visa pagāna tauta. Ja? Jeb tā pagāna tauta. Pēc iziešanas no Ēģiptes Jahve piešķīra absolūto zemi Izraēlam. 10. tiesa vai 10% no zemes lauksaimniecības produkcijas kalpoja kā pastāvīgs atgādinājums, ka viņi ir īrnieki, ka viņi bauda zemes lietošanu labums no zemes īpašnieka.
un pēc sava suverenā ķēniņa pestītāja ieskatiem. Atgriezieties un pārbaudiet Jahvi, un viss tauts jūs teiks svētīgs, saka Dievs. 10. tiesa bija obligātā iemaksa. Ja mēs lasām 4. Mūzes grāmatu, 3. Mūzes grāmatu 27.30, jums ir atzīmēts 10. daļa no tā, ko dod zeme, no sēklas, kas zemē un koku augļiem ir kunga, tas ir kunga svētums. Tātad 4. mūzes 18.21 līdz 22. Un redzi, Levija dēliem, es esmu atdevis visu Izraēla dēlus dotās 10. tiesas par mantojumu, kā atlīdzību par kalpošanu, ka tie kalpo sajiešanas teltī, Izraēla dēls sajiešanas teltī, lai vairs netuvojas, jo tad tie būs grēkojuši un mirs. Tātad 10. tiesa cilvēkiem liek saprast, ka viss pieder viņiem, patiesībā 100% pieder Dievam, bet Dievs atļauj sev paturēt 90% un 10% dod Dievam atpakaļ. Un tie 10%, kur viņi iet, vispirms viņi iet tātad šiem cilvēkiem, kas apkalpo telti, kas apkalpo rituālu. No 28. līdz 29. 30. pantam mēs redzam, ka levītiem no savas 10. tiesas jādod tālākam priesteriem. Tātad atcerieties, bija levīti un priesteri. Ja? Levīti. Visi bija no levītu cilts, visi tie, kas kalpoja tātad pie telts un pie templī. Bet tikai Ārona pēcnācēji varēja būt priesteri. Pārējie bija levīti. Tur arī no Ārona pēcnācējiem nāca augstie priesteri. Ja? Bet levīti nevarēja. Levīti nevarēja iet teltī iekšā, nevarēja iet iekšā templī, svētajā vietā, vissvētākajā un tam līdz. Tikai priesteri. Ja? Tā upurējiet kungam cilējumu upuri no visām jūsu 10. tiesām, ko ņemat no Izraēla dēliem. Dodiet no tām kungu upuru dāvanu priesterim Āronam. No visām savām dāvanām upuriet kungam cilējumu upuri, tā treknumu, tā sveitīto daļu. Un sakiet tiem, kad jūs būsiet upurējuši tā treknumu, tad tas tiks atmaksāts jums kā labība no kuļamā klona un vīna spaida pārpilnība. Tās bija tā saucamās ikgadējās 10. tiesas, katru gadu 10. tiesu. Tad bija arī tā saucamā 10. tiesa plus tam visam ik pēc 3 gadiem. Mēs lasām 5. mūzes grāmatā 14. nodaļā 22 līdz 23. Dod 10. tiesu no visas ražas, ko lauks nes gadu no gada, un ēd Jahves priekšā tajā vietā, ko viņš izvēlēsies. Lai likt tur mājot savam vārdam, 10. daļu no tavas maizes, jaunvīna, eļļas, lielopiem un sīklopiem. Kāds ir iemesls tai ikgadējai 10. tiesai? Lai tu vienmēr mācītos bīties Jahves kungu savu Dievu. Dodot 10. tiesu, tu vienmēr atgādinātu sev caur darbību. Caur darbību. Mēs mācāmies caur darbību, starp citu jauniešu, jūs taču to zinat, vai ne? Arī ikdienā, pareizi, caur darbību labāk iemācīt, darbību mācīt. Caur darbību jūs atgādinājāt sev, ka jūs ar Dievu žēlstību dzīvojat šajā zemē, ka Dievs jūs ir ievedis nepelnīt šajā zemē, un ka viss, ka patiesībā tas, ka jums notiek, jā, jūs strādājat, bet Dievs svētī, un tāpēc, atdodot 10. daļu, jūs vienmēr sev atgādināt, ka Dievs ir kungs pār visu, ka viņš ir suverēns. Ja? Jūs mācieties bīties. Un skatieties, kādā veidā ķēniņš mācījās bīties, kad viņš sēdīsies savā valsts tronī, tad, lai ņem no levītiem priesteriem rakstu grāmatā šīs bauslības norakstus, lai tā ir pie viņa, lai viņš to lasa visas savas dzīves dienas. Kāpēc?
lai mācās bīties Jahves kunga savu Dievu, ievērojot visus šīs bauslības vārdus un pildot tos likumus. Kādā veidā viņš mācās bīties Dievu? Ne tikai izlasot vārdu, bet arī ko? Darot vārdu. Darot vārdu, ja? Arī ķēniņam jāmācās un arī tautai jāmācās bīties, kā darot, paklausot likumam. Ja? Paklausot to, ko Dievs. Un ik pēc 3 gadiem dod 10. tiesu no visas savas ražas, kas tev tajā gadā bijusi un noglabā tur, kur tu mīti. Tā lai nāk levīts, jo viņam nav savas daļas un mantojuma kā tev, un svešinieks un bārenis un atraidni, kas mīt pie tevis, lai tie ēd līdz sātam, ka Jahve kungs tavs Dievs sveitītu visu, ko tu esi veicis, un visus tavus darbus. Tātad 10. tiesa praktiski kalpoja, tātad, lai varētu kults eksistēt levītiem, priesteriem, un ik pēc 3 gadiem, tātad tiem cilvēkiem, kam nebija. Protams, kā bija ar nabagiem, kam nebija, tur bija vesela sistēma. Ja tu novāc no lauka, tad no malām otrais neapstrādāja, jeb otrais nesavāc kritušos vārpus vai kaut ko citu, kāpēc. Lai tie, kam nav, viņiem klāt nepienesa, viņiem pašiem bija jāiet, bet viņi varēja, atcerieties Rūtas grāmatā, ja, Rūta gāja, ko lasīja gar malu, tā, kas palika pārnes mājās, un viņiem bija ko ēst. Tā kā tagad ir, kad cilvēks, kas saka, atbrauc uz svešu valsti, viņiem pasaka, mēs jums kalposim, viņš pat neuzskata pa vajadzīgu kustēties, tā, protams, nebija tajā laikā, bet palīdzēja. Tātad 10. tiesa bija īpašs Sinējas derības pienākums, pildīja 3 konkrētus mērķus. Pirmkārt, 10. tiesa atbalstīja priesterus, atbalstīja levītus pilnu laiku kalpošanu. 10. tiesa nodrošināja ekonomiski neaizsargātus svešinieks, bāreņus un atraitnes. Vēl 10. tiesa veicināja regulāru Dievu ģimenes svinēšanu Dievu klātbūtnē. Kādā veidā? Tad, kad cilvēki nāca ar savu 10. tiesu, daļa tika izmantot kā sadraudzības šelamīm upuris. Visi Dievu klātbūtnē ēda un priecājās un gavilēja, pateicās Dievam, kas bija ārkārtīgi šis sadraudzības moments. Bija ārkārtīgi, un tur, protams, bija vīns, nevis kā citi domā, ka nebija. Vīns lija, neuztraucieties un dejoja arī Dievu priekšā. Ja? Viņu 10. tiesa liecināja par sirds stāvokli, taču viņi nebijās Jahves, nepaklausīja, domāja, ka reālajā pasaulē valda cits dievs un dievi, un ka līdz ar to nav vērts tātad šo 10. tiesu maksāt. Citu dievu pielūgšana, kas izpaudās 10. tiesas nemaksāšanā, bija derības pārkāpšana ar atbilstošām sekām, proti lāsti. Lāsts izpaudās kā uznākušais sausums, kaitēkļi, sekojušais ekonomiskais pagrimums, tālāk mēs arī lasījām sociālā netaisnība un tā tālāk un joprojām. Šajā, un kā mēs lasām 9. pantā, šajā tik ierastajā pastāvīgā dieva aplaupīšanā bija iesaistīta visa tauta, un atkārtošu vēlreiz, ka Jahve izmanto šo vārdu, lai uz savu tautu nevis bet goja. Visa. Ja iepriekš bija priesteri, zivs pūst no galvas, un Dievs Jahve saka, jā, zivs pūst no galvas, bet visa zivs sapūs. Viņi ir atbildīgi, bet arī jūs esat atbildīgi. Un viņi savā elddievīgas aklumā nevis atgriezās pie Jahves, bet vēl vairāk pieķērās šīs pasaules mantā un dārgumiem, viņiem elkiem, viņi pielūdz elkus un radību, tieši tāpēc negribēja pievērsties Jahvem un uzticēties viņam, nodot viņa ziņā savu tagad nākotni. Viņi domāja, ka tas ir viņu pašu nopelnīts. Tomēr viņš apsola atjaunot lietas un labas ražības svētības, ja tauta atgriezīsies pie viņa,
Viņš aicina viņus pārbaudīt, lai redzētu, vai viņš runā patiesību vai nē. Viņi redzēs, cik ļoti viņš turas pie savu vārdu, kad viņi tam paklausīs, pienesot visu 10. tiesu. Svarīgi, ka ārējo pazīmi tam, ka viņi ir atgriezušies pie Jahves. Šeit nav doma tā, nu labi, tad es to 10. tiesu un tad pensija man būs liela, vai ne? Nav liela, tad es to nedošu vairāk. Tā nav par to runa. 10. tiesa, un šie ziedojumi bija zīme ārējā zīme, iekšējie tam, ka viņi ir atgriezušies. Un Dievs Jahve saka 10. līdz 12. pantam, atgriezieties pie manis, un es jūs svētīšu, un tautas jūs teiks par svētībām. Un mūsu derība 10. tiesas pienākums mūsdienu baznīcai vairs nav, kā 1:1 vairs nav spēkā. Taču likums joprojām atklāja, ka Dievs ir tas pats, kas viņš ir un ko viņš vēlas. Kristieši saistīti ar to pašu Izraēlu Dievu, kuram pieder, kurš mums nodod visu, kas mums ir. Pēc Jēzus nāves un augšām celšanās mums vairs nav pienākumu dot 10. tiesu, bet gan esam aicināti ar pateicīgu dzīvi, upurējot slavu par mūsu atbrīvošanu no grēka un nāves. Mums ir 2 vietas par ziedošanām. 1. Mūzes 16. nodaļa, 1. Korintiešu 16. nodaļa, 1. un 2. pantā mēs lasām, runājot par līdzekļu vākšanu svētajiem, Pāvils vāc priekš Jeruzalemes, jo tur bija bats. Dariet tā, kā esam to noteicis draudzēm Galatijā, ja katras nedēļas 1. dienā, ik viens no saviem iekrājumiem, lai noliek cik viņš var atļauties, lai vākšana nenotiktu tad, kad es ieradīšos. Tātad, cik es varu atļauties. Pavisam interesants mums ir 2. Korintiešu 9:5, un atkal mēs esam pazuduši, kur? Tulkojumā. Es jums parādīšu tulkojumu, jūs teiksiet, es nolēmu, atveriet grāmatu, paskatieties, es nolēmu, ka ir nepieciešams lūgt brāļus doties pie jums pirms manis un sagatavot visu nepieciešamo, jūs iepriekš solīto, jūsu tulkojumai bagātīgo dāvanu savākšanā. Grieķiski ir eulogian, no vārda eulogija savākšanā. Ko vārds eulogija nozīmē? Eulogija nozīmē slavēšana, uzslava, svētīšana. Notulkots bagātīgās dāvanas. Ja, ejam tālāk. Lai tā būtu jūsu nolūkots labdarība, es saprotu tulkotājus. Viņi ir, kas ir grieķiski? Eulogien. Lai tā būtu jūsu svētība, svētīšana, slavinājums, nevis izspiešana. Tad redzi, kas skopis ej, tas skopis pļaus, un kas svētīgi sēja, eulogijas, ja par svētību, par slavu sēja, tas par slavu eulogijas, ja uzslavu arī pļaus, katrs, lai dod tā kā sirds. Iesaka sirds, nevis ar sarūktinājumu, vai piespiert kārtā, priecīgi devēji Dievs mīl. Dievs vienmēr jums dod pārpilnībā, visu žēlstības, lai jums visa būtu diezgan un vienmēr ar visumu, un jums būtu pārplūstošā dedzība uz katru labu darbu. Kā ir rakstīts, viņš bija izšķērdīgs un apdāvināja nabagus. Viņa taisnīgums paliks uz laikiem. Kas dala sēklu sējējiem, dod maizēšanai, nodrošinās sēklu arī jums, un to vairos un audzēs jūsu
tātad viņš audzēs jūsu taisnīguma ražu. Tātad vēlreiz, tātad runa nav par labprātīgu dāvanu kā tādu, bet vairāk par sirds attieksmi. Ka tādā veidā, kad mēs ziedojam vai no finansiāli līdzekļus vai vēl kalpojot ar aizlūgšanām, ar kādu citu darbu, ja mēs varētu teikt tā plašāk, lai tas būtu, Pāvils saka, lai tas būtu mūsu slavinājums, lai tā būtu mūsu svētība. Nevis, ka mūs kāds spiež, mums griež kāds rokas laukā, bet lai mēs ar pateicīgu sirdi darītu, cik mēs varam atļauties atkal, ja? Vienmēr svarīgi, bet lai vienmēr tā būtu svētība, lai tā nebūtu sagrieztas sirds. Tas ir pats svarīgākais. Jo Dievs taču psalmā saka, viņš saka, vai tad jūs domājat, ka man nepietiek ēdamā? Un pat ja es būtu izsalcis, es jums neprasītu. Ja? Šī gadījumā par sirdīm. Vienmēr, tad, kad svarīgi jautāt, ja atgādināt arī sev, ko tad Dievs man ir izdarījis, kā viņš man ir svētījis. Un tad izlemt, cik es varu atļauties, jeb kā Pāvils saka, cik es esmu atlicis, cik ir iespējams. Un to darīt, nevis es piespiest sirdi, bet teikt paldies par to svētību, ko tu esmu darījis. Jo runa ir cīņa par jūsu sirdīm. Un arī caur svētīgu došanu jūs mācaties būt pateicīgi. Jūs mācaties būt pateicīgi. Ir vēl viena svētība, un te teiks, viņi nāks uz jūsu zemi un teiks šo zemi par svētību. Jūs teiksiet, bet ja mēs tā darītu, vai Dievs mums dotu ražu, es nezinu par ražu, bet iedomājieties, ka, piemēram, tāda maza valsts kā Latvija ar 1,5 miljonu cilvēku, visi kopumā, pa lielam principā teikt, mēs vairs nezaksim, nebūs aprunāšanas, nebūs jocīgie politiskie lēmumi, nebūs jocīgie ekonomiskie lēmumi un tā tālāk. Ja? Mums nevajag sportists, lai mums taisa tēlu. Mums vajag, lai mums šeit cilvēki dzīvo, saka, man patīk šeit dzīvot. To jau vajag. Mēs ieguldam miljonus, lai bildi rādītu. Ja? Jo tas kā Padomju Savienībā. Tad, kad brauca ģenerāls sekretārs vai ģenerāļi, bija pat tik tālu, ka jūs pat nezināt, ka Padomju Savienības laikā armijā, ja brauca ģenerāls uz kādu karaspēku daļu, nabaga zeltā krāsoja zāli vai sniegu balināja. Tas pats patiesībā, kad mēs sakam, mēs veidojam Latvijas tēli, tas pats manā sapratnē. Varbūt es palieku vecs jau, es pieļauju to. Tā vietā, lai ieguldītu tā, ka šeit ir labi likumi, ka mēs mācāmies būt jebkuros līmeņos, būt taisnīgi, kad konkursu paziņo nevis tad, kad uzvarētājs ir zināms, bet kad vēl nav zināms, ka konkursu sagatavo nevis vienam pasūtītājam, bet visiem, kad stāv rindā mašīna un nevis pāri gudrākie, kas skrien vienmēr garām. Visa tauta piedalās, ja? Un nevajag būt mūsu nikniem uz svešu korupciju. Ja? Un tam līdzīgi. Iedomājieties kādu tautu, kā mums šeit dzīvot. Protams, ka mums būtu slimības, neapšaubāmi, vai ne? Bet es domāju, ka dzīve būtu pilnīgi citāda. Un tad būtu šī svētība, ja mēs kaut cik mēģinātu sekot tam, kā Dievs mums saka. Tas tā par svētību. Un vēl par vienu, ko es gribētu jums pateikt, šeit man nav daudz par to laiku runāt, bet lai jūs saprastu, ka tie nav tukši vārdi. Viena no lielākajām tā saucamajām garīgajām slimībām ir depresija. Es nezinu, kā ir Latvijā, bet Amerikas Savienotās valstīs, man nav ziņa par Latviju, šausmīgi lielas naudas aiziet zālēs. Patiesībā, ja mēs uzmanīgi skatāmies, no šiem aprēķinātajiem 90% ir nopietni pētījumi, parāda, ka 10% patiesībā ir nepareizi diagnosticēti. 90%.
Angliski viņi būtu vajadzētu diagnozēt kā sadness, kā bēdas, ja? Beidīgums, ja? Un tie 10% tā varētu būt šī saucamā melanholija, kad cilvēkam nav iemeslu pēkšņi jau kaut kas notiek un viss viņam aizvarās šī, kas saka, viņam bija, ja? Tie pārējie 90% ir bēdas. Kāpēc? No kaut kā pazaudēšanas vai neiegūšanas. Esmu bēdīgs, jo es neesmu apprecējies. Esmu bēdīgs, jo man nav īstais vīrs un sieva. Esmu bēdīgs, ka man ir slimība. Esmu bēdīgs, jo tas, ko es pazaudēju vai neiegūstu, ir lielāks, jo manas bēdas ir ilgākas un smagākas. Ja? Par tiem 10% mēs nezinām, vai tas ir ķīmija, vai kas to mēs nezinām, tas nav izpētīts. Būsim pazemīgi, pieļaujam, ka tas varētu būt kaut kas saistīts. Ja? Tātad 90% tomēr diezgan daudz. Kādā veidā, kāds ceļš ārā? Tas ir process, protams, bet process ir diezgan pašausmīgs. Paskatieties. Dievs ir suverēns, pareizi. Tagad svarīgi, es ceru, ka man dzirdēs tie, kas tagad ir depresīvi. Un tas, kas ar jums notiek, jūs varat dusmēties vai nē, viņš vienkārši notiek. Viss. Dievs ir suverēns un viss notiek ar viņa plānu un nodomu. Un tagad ir svarīgi, vai jūs sāksiet uzvedību, piekopt uzvedību, kas jūs iznīcina. Jeb jautājums ir, jūs nevarat, jūsu kontrolē nav tas, kas jums notiek no ārpuses, ja? Bet jūsu kontrolē ir jūsu reakcija. Saprotiet? Jūsu reakcija. Vai jūs pieņemsiet, kā Jēkabs saka, es uztveršu to ar prieku, šīs grūtības, kāpēc? Jo zinādams, ka tas nāk no Dieva, un ja es pareizi atbildu, tas vēro, ko man izturība, paļāvība, ticība. Ja mēs skatāmies no Romiešu vēstules 8. nodaļas, ka viss kopā nāk par labu, mēs zinām vārdi, mēs zinām, jums jāzina, jums jāaptver, mēs zinām, ka viss kopā nāk par labu, sinergeo, latviski pazudis tulkojumā, grieķiski sinergeo, viss kopā nāk par labu tiem, kas mīl Dievu. Tie, kas mīl Dievu, ka nāk par labu. Un tad, kad cilvēks, kad viņš atnāk, viņš atrod kādu mācītāju vai padomdevēju, kad viņš saprot, ka viņa uzvedība, vai tad, kad Dievs viņam pateicis nē, kā viņš domā, tad, kad viņš atnāk, viņš saka, nē, es neturpināšu vairs savu uzvedību, kas man iznīcina, destruktīvo. Viņš atnāk, viņš sāk rāpties pamazām, sāk pieņemt. Cilvēks izmainās. Kad viņš sāk saprast, ka viss nāk no Dieva, kad viņš sāk saprast, ka viņš nevar mīlēt vairāk šīs zemes lietas nekā Dievu pašu. Tas, protams, prasa procesu, jo mēs jau visi sakam, ka mēs mīlam Dievu vairāk nekā šīs zemes lietas, kamēr mums viņas neatņem tikai. Pareizi, ne? Bet tad arī šī lielajā situācijā, tad, kad mēs paļaujamies, nāk šī Dieva svētība, kad mēs atgriežamies pie viņa, nāk šī Dieva svētība, un cilvēki var iziet laukā un dzīvot svētīgu dzīvi. Bez zālēm. Es nerunāju par tiem 10%. 90% bez zālēm. Ja? Atgriezieties pie kunga, Dievs Jahve saka, un es atgriezīšos pie jums un svētīšu. Svētīšu jūsu sirds, svētīšu jūsu dvēseles, došu jums izturību. Amen! Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.